Un sāksim, mēs varam acīs ciet. Iekārtojamies ērti, sajūtam savu ķermeni. Skatāmies, vai plaukstīņas gribās klēpī vai plaukstīņas uz augšu, uz ceļgaliem. Čau raiti. Super. Čau Ancerī. Jā, forši ērti, smuki iekārtojamies, pastamies, kā mums ķermenim ir. Čau Aneti. Tie, kas vēl tikko ienāk, čau visiem un mīšs, labrīt. Un tie, kas pirmo reizi meditē, var sēdēt šitā sakustotām kājām, plaukstīņas ir, kur ir uz augšu. Vai arī vienkārši kājas uz zemes pēdiņas. Tiem, kam gribās ļoti sazemēties, var nolikt vienkārši pēdiņas uz zemes taisnes un tad uzlikt rociņas uz ceļgaliem, tā plaukstīņas uz leju. Ja ir tāds pa gaisu, varbūt gribās. Forši atkal esmu šeit, esmu ķermenī, esmu mājās. Esmu šeit un tagad zinu, ka nākošās 10-15 minūtes šis ir laiciņš man ar sevīm doties foršā ceļojumā. Apskat savu elpu, kā iet manai elpai. Ievelku to dziļāk, ievelku vēderā, no vēdera, ar krūšku līdz kakla augšai mazliet aizturu elpu. Un tad lēni pūšu elpu ārā caur muti. Atkal ievelku dziļi elpu, aizturu. Izpūšu visu saspringu, visu, ko man vairs nevajag, caur muti ārā. Vēl vien tā dziļi ieelpu. Aizturam elpu. Un izelpojam ārā. Gribās īstenībā mirklīt atgriezties vakardienas meditācijā, kur mēs mazliet uzplaukām. Iedomājamies atkal, ka mūs no pēdiņām, ja mums pēdiņas uz zemes vai tāpat pēdiņas vistuvāk zemē. Mēs sākam kā kāds ziedošs koks vai zieds augt no mazas sēkliņas caur mūsu pēdiņām, iestradamies zemē. Lēnām augam visu ķermeni. Pa kājām, ceļgaliem, uz augšu, gurniem, no ķermeņa pamatnes, caur vēderu, plaušām, rokām, plaukstiņām, kaklu, galvu mēs uzziedam. Domājamies, ka mēs visi esam tāds ziedošs koks vai ziedošs, varbūt kāds pieneņa lauks vai jebkurš cits zieds, kaut kas foršs, ziedošs, pavasarīgs. Apskatām šo ziedošo brīnumu, cik skaisti mēs tajā esam, mēs esam ar to. Tas kā tāds liels samīļojums mūsu ķermenim. Kā atgādājums par to, ka tik daudz, kā dabā mums visapkārt ir, kad ir pārpilnība. Ir ziedu pārpilnība, ir zaļās krāsas pārpilnība šobrīd. Kas vēl mums ir pārpilnībā? Pajautājam sev un cenšamies iedomāties to īpaši dabu. Mēs aiziet uz jūrmalu un pastītos smiltis. Tās ir pārpilnībā. Aiziet uz mežu, pastītos lapas, kokus, kujas, arī pārpilnība. Kas vēl ir pārpilnībā? Kāda ir tās pārpilnības sajūta?
Un kas man savā dzīvē pietiek? Kas ir tādā labā daudzumā? Varbūt mums negribās tikai teikt, ka tā ir īstenībā pārpilnība, lai kādam negribētos to, kas mums ir, vai kāda cita to mums to aizšķērs. Bet kas mūsu dzīvē tiešām ir pārpilnībā? Vai mums ir daudz laika sev šobrīd? Vai mums ir daudz laika, ko pavadīt ar ģimeni? Vai mums ir iespēja pabūt mājās ilgāk? Vai mums ir iespēja vairāk pabūt dabā? Vai tieši varbūt esam kādu jaunu darbu projektu sākuši, mums ir pārpilnība ar idejām, ar enerģiju, ar drosmi? Kas mums ir šobrīd pārpilnībā? Kas mums ir daudz? Kas mums pietiek? Atrodam kaut vienu lietiņu. Varbūt tās ir draudzības, varbūt tie ir mirkļi, ko mēs noķeram dabā. Pārpilnības sajūta. Un tad iedomājamies to lietu, kas varbūt mums šķiet, ka mums trūkst, vai ir par maz, vai tur gribētos kaut ko vairāk, vai kaut kas mums tur īsti nav tās sajūtas. Iedomājamies, ka mēs to, kas ir pārpilnībā, to sajūtu tajā notikumā, tajā lietā, kas mums ir dzīvē, pārpilnībā mēs to sajūtu aiznesam uz to, kur mums šķiet, ka mums īsti nepietiek. Iedomājamies varbūt formas. Man šķiet, ka man ir pārpilnība ar fantastiskiem cilvēkiem, kas meditē. Iedomājos tādu kopiņu cilvēku, kur mēs visi sēžam meditācijā. Tā ir tā mana forma, tur es jūtu pārpilnības, jūtu prieku, mieru, mīlestību. Tad es to aiznesu uz citu savas dzīves daļu, kur man neliekas varbūt, ka man ir tikpat daudz kā šeit. Un ievieto tajā formā un redz, ka tā uzplaukst, ka tā varbūt uzvēršas par koku ziedošu. Pamēģinam tā mazliet paeksperimentēt ar vizualizāciju. Varbūt, ja mums vajag šai sadaļai, kas mums nav tik ļoti tā kā pilna, varbūt, ka mums vajag kādu citu palīdzību. Paskatāmies, kā mums arī citas sniedz palīdzību tur. Mēs to pieņemam. Varbūt, ka mums vajag pajautāt palīdzību. Mums tas sanāk, mums izdodas, mēs pajautājam. Šī mūsu dzīves sadaļa uzplaukst, uzzied. Un redzam, kā viņa elpo, kā varbūt ir kā mūsu sirdspuksta puksta, nav lielāka, nav pilnīgāka. Mēs viņu apčapinam, aplaistam, novērtējam, samīļojam. Tā aug. Liekam rociņas uz sirsnīs. Sirds centrs mūsu aktīvākā, visspēcīgākā daļa no sirds centra. Mēs teiksim, jebkurai daļai, kur jūs dzīves tikko piepildījāt, varbūt ir tāda maza neticība, nezinu, vai man izdosies, mēs jau sākam, man izdodas. Man sanāk šajā dzīves sadaļā, un tad tālāk paturpiniet paši. Un katru dienu izdodas novērtēt šo dzīves sadaļu. Un katru dienu izdodas papildināt. Katru dienu tajā ieplūst jauna svaiga enerģija. Un man sanāk arvien labāk un labāk. Es katru dienu mācos par šo dzīves sadaļu kaut ko jaunu.
varam iztēlot vizualizācijā, ko mums gribētos ātri tur saņemt un pateikt paldies jau par to. Paldies, ka man ir. Paldies, ka mēs šobrīd esam šeit, ka mums ir laiks, iespēja, fokus, griba, ka mums ir ķermenis, kas atļauj meditēt, ka mums ir prāts, kurš atļauj meditēt, ka mēs iemācāmies kaut ko jaunu par sevi, sajūtam savu ķermeni, savu elpu, sevi. Mēs mirklīt dziļas elpas. Padomājam, kas ir tā viena lieta, ko es šodien par sevi iemācījos, vai tas viens vārds, ko man gribētos sev tā sirdī paņemt un šodien nest līdzi. Ja nekas tāds galīgi nebija, tad pārpilnība būs tas vārds, ko varam lietot. Šodien vērot viens uzdevumam, kurš redz pārpilnību, vai tas ir pļavas ziedos, vai tas ir, kurš redz tūkstošiem kaut ko, vai tas ir mākoņos, vai tās ir bezgalīgās debesis, vai tās ir manas bezgalīgās radošās domas, kas tas ir. Vērosim, kur ir pārpilnība, kur viss pietiek, kur viss ir. Varam sākt rociņas kopā sarīvēm. Ja gribas vēl mirklīt palikt šajā pārpilnības jaukuma foršu vibrācijā droši tur esam.